tādas rētas un kaut kas tam līdzīgs, bet es īpaši to nesatraucos, jo es nedomāju, ka ar mani tādas lietas notiks. Kategoriski nedrīkst, ja? Jo pirmkārt, kad mēs spaidām tās pumpas, mēs nekad neievērojam, teiksim, sterilus apstākļus, ja? Parasti tas notiek nejauši. Teiksim, tīri automatiski ieraugot spoguļoto pumpu, mēs jau gribam viņu spiest ārā. Un kā rezultāta sanāk, ka mēs izplatām to infekciju tālāk, ja? Mēs traumatizējam to ādu, rezultāta tā āda paliek vēl vājāka, jā, teiksim, viņā vēl vieglāk iekaist, un tas iekaisums tikai turpinās tālāk un tālāk. Un otrakārt, tā spaidīšana neko nedod, jo tās tauku dziedzerītes, kurš izstrādā tos taukus, viņš diezgan ātri aizpilda atpakaļ to poru, jā, un tur atkal veidojas vēl lielāks iekaisums. Visvienkāršāk to problēmu izārstēt pašā sākumā, kur nebūtu tā problēma, bet ja ir tikai pats sākums, jā, un, teiksim, mēs redzam tikai komedonus, tos melnos punktiņus, kā viņus sauc, jā, tad ir visvienkāršāk viņu ārstēt. Ja, teiksim, pacients ar jebkuru lokalizāciju uz muguras vai uz sejas, bet viņš sagaida, kamēr veidojas trūtainas pumpas un dziļi elementi, kuri jau atstāja rētas pēc sevīm, tad gan ir sarežģītāk tā ārstešana. Ir vairāki piņu veicinoši faktori. Tie var būt ģenētiski un imunoloģiski traucējumi, dzimumu hormonu ietekme, kā arī stress. Lai cīnītos ar šo problēmu, Šveices farmācijas uzņēmums Spirigi radīs 2 preparātus problemātiskas ādas kopšanai – losjonu Acne BP5 un krēmu Acne Color. Acne BP5 ir losjons, kas paredzēts ārīgā lietošanai. Tā aktīvā viela ir benzilperoksīds, kas kavē piņu veidošanos, bloķē baktēriju augšanu, tādējādi strauji samazinot iekaisumu. Losjons kavē tauku veidošanos, tādējādi samazinot ādas taukainību. Tā pamatmasa ir mitrinoša, tātad hidrofīla, līdz ar to